Kāds darba dienas vakars Talsu kristīgajā vidusskolā līdzinās rosīgam darbam šokolādes fabrikā. Gaisā patiesi arī virmo šokolādes smarža un te kā konvejerā precīzi noteiktu skaitu konfekšu skolas saime un vecāki saliek paciņās, kas tālāk ceļos uz Ukrainu. Tā skola jau otro gadu atbalsta savas audzēknes ideju. Mēs šeit zem mierīgām debesīm dzīvojot, konfekšu paciņas varam sataisīt. Tiešām jāsaka godīgi, sev ļoti daudz pat neatraujot. Tā Justīnas ideja nebija apspriežama, mēs zinājām, ka mēs to darīsim. Sākotnēji Justīna vēlējās, lai viņas ģimene naudu, ko paredzējuši tērēt meitenes Ziemassvētku dāvanām, velta paciņu sarūpēšanai. Tad palīdzēt atsaucās klase, pēc tam visa skola. Sākotnēji pieticīgā vēlme sagatavot 100 saldumu paciņas pērn izauga līdz 500. Šogad bērnu nams Ukrainā jau lūdz 1000. Tas ir ļoti liels skaitlis. Protams, man par to ir ļoti liels prieks, bet tas bija ļoti šokējoši. Es to nebiju gaidījusi. Šie bērni ir onkoloģijas pacienti, invalīdi. Viņi ir bērni, kur ir no Meltopoles, Bahmutas, no tās apkārtnes, kur ir pati tā trakākā kara būtība šī brīdī visu laiku bijusi. Viņi ir no turienes izvesti ārā. Viņiem ir ļoti, ļoti smagi apstākļi, un kā viņi saka, mums trūkst pilnīgi viss. Justīnas idejai atsaukušies arī rādi, draugi, paziņas, un katru dienu ģimene pavada mājās, skaitot konfektes un saiņojot arvien jaunas paciņas. Tāpēc Justīnas ģimene par palīgiem skolā ļoti priecājas. Es esmu saldumu mīlis, un tāpēc varbūt man arī tā domāšana par tiem saldumiem, tā vēlēšanās dot citiem viņus, un lai citiem ir prieks tāds pats kā man. Kopīgiem spēkiem 2 stundu laikā tiek skolā sasietas gandrīz 300 paciņas. Tās palīgi skaita pēc svecītēm, kas tiek ieliktas pakās, un tieši par tām no ukraiņiem ir vissiltākās atsauksmes. Jo tās svecītes sasilda tajā brīdī gan to sirsniņu, gan tās rociņas, gan arī to dvēseli. Es ļoti, ļoti lepojos ar savu meitu, jo manas vecās māmas dzīves gudrība ir nonākusi līdz viņai. Latviešiem mums ir tāda, dvēseles dziesma, dod dieviņu otram dot, ne no otra mīļa lūgt. Un viņi visu savu mūžu ar tādu domu arī nodzīvoja un mācīja mums visiem. Kamēr skola atbalsta arī citas labdarības akcijas, tikmēr Justīnai izdevies sarūpēt 870 paciņas. Tās jau šobrīd aizvestas uz Ventspili, lai nākamnedēļ tālāk ceļot uz Ukrainu. Tikmēr Ventspils Ukraiņu biedrība ģimenei devusi ziņu, ka ļoti nepieciešams arī apģērbs, higienas preces, lāpstas, cirvji karavīriem, kā arī noderīga būtu kafija un rieksti enerģijai ierakumos. To visu var sestdien, 23. decembrī no 10:00 līdz 1:00 nogādāt Ventspilī pie tirzniecības centra Tobago un pie veikala Citro Inženieru ielā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.